Es tev pastāstīšu, kā top zīda pildījuma segas, jo tieši šajā procesā atklājas viss, ko mēs iegūstam tās lietojot. Augstvērtīgas zīda segas izgatavošana ir smalks, 100% roku darbs. Zīda šķiedru pildījumu klāj 4 dāmu komanda, katra atbild par vienu segas malu. Iepriekš sagatavotās zīda šķiedras tiek maigi stieptas katrai uz savu pusi, uz segas malām un stūriem un kārtotas viena virs otras. Šis klājums ir vienmērīgs un nepārtraukts, jo Mulberry zīda šķiedras ir īpaši garas, gludas un izturīgas. Arī es vēlējos izbaudīt šo procesu, tāpēc ķēros darbam klāt. Vidēji vienā segā tiek ieklāti apmēram 2000 zīda kokonu, radot vieglu, gaisīgu, maigu un ķermeni patīkami aptverošu pildījumu. Slāņošana turpinās tik ilgi, līdz tiek sasniegts nepieciešamais segas biezums. Biezākām segām vairāk kārtu, plānākām mazāk. Kad pildījums ir gatavs, tam tiek uzklāts jau iepriekš sašūts augstvērtīga kokvilnas satīna apvalks, kas izgriezts uz kreiso pusi. Roku darbs turpinās, ar adatu un diegu zīda pildījums tiek rūpīgi piešūts pie apvalka visā segas perimetrā. Pēc tam pildījums tiek ielocīts uz iekšpusi, saglabājot nelielu atvērumu arī rāvēslēdzējam, lai tu jebkurā brīdī vari pārliecināties par pildījuma kvalitāti, īstumu un tā stāvokli laika gaitā. Lūk, zīda sega ir gatava, tikai vēl viena neliela detaļa. Lai nodrošinātu vēl lielāku komfortu un ērtāku kopšanu, segas atsevišķās vietās tiek viegli nostepētas ar smalku apļveida rakstu. Lūk, tā top sega, kas ne tikai silda, bet arī maigi rūpējas par tavu miegu. Izvēlies silks sikredzīdas segas ar savu stāstu un vērtību.